Tu esi ieradies ārpus burbuļa biedrības teltī. Es esmu Eva. Esmu viena no biedriem jau pusotru gadu. Un ikdienā tas, ko es daru šajā biedrībā, ir ierakstu podkāstus. Ierakstu podkāstus ar dažādiem lēmumu pieņēmējiem, dažādiem politiķiem un vienkārši pazīstamiem cilvēkiem. Kas tu esi? Kā tevi sauc? No kurienes tu nāc? Mani sauc Gundars. Es esmu brīvprātīgais jauniešu invaliditātes draugu un viņa apvienības Apeirons B komandā. Un, kā saka, šodien ir mans pirmais sarunu festivāls Lampa šajā Super. visā. Super! Man arī. Tā kā mēs kaut kur mums līdzīgi. Tēma, par ko mēs šodien ar tevi apspriesim, būs vai atšķirīgais mūs biedē vai bagātina. Vai tu esi kādreiz dzirdējis par kaut ko tādu vispār? Par kādu tādu tēmu, kaut ko domājis? Jā, es pat teiktu katru dienu, tāpēc, ka mēs katrs esam atšķirīgi. Un cilvēku vislielākās bailes ir tas savādais. Jā, tieši tā. Izkāpt no tās kastes, vai ne? Jā. Jā, kāpēc cilvēkiem bieži ir grūti pieņemt to, ko viņi nesaprot? Noteikti jāvērš ir uzskats uz to, ka cilvēkiem nav zināšanas pietiekoši lielā mērā. Un ja šīs te cilvēki izvairīsies no kaut kādām konkrētām dzīves situācijām, mācībām, viņi arī nekad to nesapratīs. Tieši tā. Un ir grūti, man, jo skolā par to nemāca. Nemāca. Tieši tā, un ikdienā arī to ir diezgan grūti, ja tu par to neiedziļinies. Vai atšķirīgums sabiedrībā vairāk tiek uzsvērts kā problēma vai kā iespēja? Es pat teiktu, tā ir kā problēma, bet arī iespēja no tā visa mācīties. Jā, bet mēs kā sabiedrība to uztveram vairāk kā problēmu? Es uzskatu, ka tā ir problēma, jā. Tā ir sabiedrības problēma. Tā ir. Savā ziņā, jā. Vai tev kādreiz ir mainījies viedoklis par kādu cilvēku, ka tu viņu iepazīsti tuvāk? Vai tu tā kā iepazīsti cilvēku pirmajās 3 sekundēs vari pateikt, patiks, nepatiks? Viss. Es parasti nevados pēc kaut kādiem vizuālajiem aspektiem, jo ikdienā es saskaros ar redzes traucējumiem. Jā. Un vairāk vai mazāk es skatos pēc cilvēka enerģijas. Katram cilvēkam ir savs enerģiskais lauks, pēc kā viņš vadās. Un ir ļoti svarīgi izprast to, kāds ir viņa domāšanas modelis, kāda ir viņa dzīves uztvere, vai tā ir reliģiskā uztvere, vai varbūt tā ir kaut kāda dzīves privileģija, pie kā viņš turās, jo katrs cilvēks ir unikāls. Un katram cilvēkam ir kaut kas, ko viņš var atklāt, bet noteikti cilvēki no tā baidīsies. Tieši tā, superīgi vārdi. Kāpēc, tavuprāt, mēs tik ātri vispār veidojam pieņēmumus par citiem? Pirmais, uz ko gribu vērst uzskatu, ir tas, ka pirmais, kas cilvēkam nāk, šis te stereotips ir viņa redzētais, tas, ko viņš redz. Jā. Un pēc tā arī cilvēks veido šo te savu pasaules uztveri. Piemēram, es nezinu, cilvēks, kurš varbūt tās atnācis ir ar saules brillēm un baltos pieķi, varbūt tās cilvēkam radīsies priekšstats, kāda jēga, priekš kam tu esi atnācis šeit? Ar kādu mērķi tu to dari? Jo, būsim godīgi, lielākā daļa cilvēku baidās pieņemt šo te skarbo realitāti. Vai tavuprāt, tas iet arī caur ģimeni? Kad tas ir tā kā iemācīts pa lielam ģimenē? Vai tas ir atkarīgs no katras personības? Tas ir kā kurā situācijā, bet vairāk vai mazāk, ja šīs te ģimenes, piemēram, šo situāciju negrib pieņemt, visticamāk viņa bērni atradīsies vai nu bērnu namā, vai nu internāta skolā. Jo personīgi no savas pieredzes var teikt, es esmu dzīvojis internāta skolā, un tas kontingents nav no tiem labākajiem. Tāda ir dzīve, jo uzskats, kā mums internāta skolā mācīja, ka dzīvē viss nāk ar grūtībām, viss iet caur grūtībām. Vai nu tu būsi
cilvēks, kurš vienkārši būs klusētājs kaut kur maliņā, vai nu tu vienkārši dzīvē sāks iet uz priekšu, vai nu tā būs tava talantu izpausme, vai nu tas būs kaut kāda iekļaujošā vide, kur šie te sociāli nelabvēlīgais kontingents tev piesaistīs un ievilks tajā visā iekšā. Un arī no tā ļoti iespaidojas gan jaunieši, gan bērni. Ļoti stipri vārdi. Tiešām stipri vārdi. Vai mēs varam cienīt cilvēku, kura uzskati atšķirās no mūsu? Protams. Jebkuru cilvēku vajag cienīt. Cieņa neprasa, ne finansiālu, nevar būt kaut kādu materiālu. Tas ir pavisam elementāra dzīves norma, pie kā cilvēkiem ir jāturpina strādāt un jāturpina nest šo te cieņu pret citiem un cienīt arī, kā saka, sev apkārt esošos apstākļus un paši sevi novērtēt, nevis nolikt un pateikt, uztvert savu dzīvi to, ka es nekas neesmu, ar tādu dzīves jēgu neko dzīvē nevar sasniegt. Ir ļoti svarīga motivācija. Tieši tā. Kāda ir viena lieta, ko tu esi iemācījies no cilvēka, kurš bija citādāks nekā tu? Noteikti jāliek uzsvars uz to, ka nedrīkst sevi žēlot. Tas ir pirmām kārtām, jo tiklīdz cilvēks pats sāk sevi žēlot, tā viņš sāk iežēlināt gan sabiedrību, gan tuviniekus, kas viņam ir apkārt. Un cilvēkiem ir jāiemācās šo te savādo cilvēku, kas varbūt tās ir nedaudz savādāks, vai tā ir kāda slimība, vai tā ir sociālā grupa. Nevajag viņus noliegt, bet vajag viņiem ļaut izdzīvot šīs te bailes, šīs te emocijas, jo bez tā visa cilvēks neko neiemācīsies dzīvē. Jā. Un šitens pēdējais jautājums būtu, ko mēs zaudējam kā sabiedrība, kad cilvēki sākas slēpt savu īsto būtību tikai tāpēc, lai viņu pieņemtu? Mēs noteikti zaudējam sevi, mēs noteikti zaudējam savu valsti kā tādu, jo ņemot vērā to, kāds domāšanas stils ir mūsu Latvijas valdībai, es domāju, ka kamēr mēs nesāksim sadarboties starptautiski, mēs arī paliksim 3. vietā Eiropā pašās beigās. Super, paldies tev par sarunu! Lūdzu.